Mēs šodien esam gatavojamies rītdienas izbraukumam uz Igauniju. Es esmu komandas galvenais menedžers, un šis ir mans lielais palīgs ekipējuma menedžers. Tomas. Jā, tātad rītdien Mārupas sporta centrs dosies uz Igauniju uz 2 pārbaudas spēlēm, gatavoties nākotnes līgai. Sestdien, tātad rītā spēlējām mēs braucam vispār uz Haapsalu. Haapsalu tā ir 10 000 pilsētiņa, kas ir tā kā mūsu jūrmala, pavisam maza pilsētiņa. Ziemā tur vispār neviens neatrodās, tikai futbola komanda. Un tad mēs spēlēsim to normālos apstākļos, kur halle būs. Spēlēsim par 3. līgas komandu. Lānemā viņi saucās, ieņēma 4. vietu 3. līgā pagājušajā gadā. Tā kā, pārbaudīsim savas spējas. Un tad vakarā mēs dodamies uz Vīlandiem, tas ir blakus pie Tartu. Tur mēs paliekam pa nakti hotelī un no rīta ceļamies augšā, rīta rosme. Tomas vadīs. Laikam, varbūt Kristaps Žodziņš, to mēs vēl nezinām. Jā. Bet otrā komanda būs Velko, kas ir Tartu Velko. pastāstīs. Tartu Velko, tā ir 2. līgas komanda un pagājušajā gadā 2. līgā palika pa vidu. Tāpat kā mēs spēlējam pēc spēka 2. līgā nākotnes līgā, tā arī Tartu Velko spēlē pēc spēka 2. līgā Igaunijā. Un tur būšot viens ļoti liela zvaigzne, kas ir izlases spēlētājs, un tad mēs mēģināsim paņemt parakstus un krekliņu. Un tad šodien mēs gatavojamies, te mums notiek treniņš, varbūt laika apstākļi tādi ir, diezgan ziemīgi. Nav īpaši piemērots futbolam, bet nav citu variantu. Daram kā varam. Savukārt Tomas ir sagatavojis superīgu kakao. Mums ir recepte. Pirms tāda gara brauciena, tomēr kaut ko tādu siltāku un garšīgāku. Un tad jau rītdien puiši būs gatavi spēlēt. Tas ir Neskvik kakao. Pagaršosim, kas tas tāds ir. Silts. Prozit. Priekā, kungs. Rokas nosaukt. Ziemā pēc treniņa nevar. Mums vajag pilnīgi trūkst vārdu. Nevar. Tas labākais kakao, Mārupas kakao. Nāciet uz nākotnes līgas spēlēm un baudiet Mārupas kakao. Tieši tā. Super nenormāli garšīgs kakao. Nāciet uz nākotnes līgas spēlēm un nobaudiet. Man ļoti garšo. Ja nav halle, vismaz kakao sasilda augstā dienā. Mēs atkal esam pie manīm pievērsušies. Un es parādīšu, ko mēs rītā ņemsim līdzi mūsu draugiem uz Igauniju. Mēs spēlējam par 2 Igaunijas komandām, viena Haapsalu, viena Vīlandē. Un katrai no komandām mēs uzdāvināsim šādu šallīti varbūt. Jā. Tad mēs uzdāvināsim šādu te krūzīti. Tomas, kur viņu pats iesaiņoja personīgi. Mūsu ekipējuma menedžers, ļoti talantīgs zēns. Tur ir selgas cepumi iekšā arī. Tālāk mums ir igauņu valodā Mārupas turisma karte, ko mēs uzdāvināsim igauņiem, lai brauc ciemos. Angļu valodā Mārupas novada turisma bukletiņš. Tad mums ir no mūsu draugiem Bējām Šķiltavas. Tad mums ir no Mārupas novada atslēga piekariņš pupuķis, baigi glīts, ļoti glīts. Un tā kā, ar šādu te dāvanu komplektu mēs dosimies uz Igauniju un ceram no viņiem sagaidīt arī kaut ko pretī un apskaties, kā izskatās mums šeit. Te ir no mūsu draugiem šallītes arī dažādiem sadarbības cilvēkiem, kur mēs esam bijuši, Ventspils, tur ārzemes. Un tad mēs tos suvenīrus visus krāmējam šeit, mūsu profi.